Ceļot bez robežām tevi aicina līdzi uz saulaino un krāsaino Amerikas pilsētu Miami, kur redzēsim Vīnbudu, Little Havana, Miami South Beach, kā arī iepazīstināsim jūs ar saviem draugiem. Bet redzēt Miami šoreiz nav mūsu vienīgais mērķis. Kruīza kuģis, Karību jūra un eksotiskas salas. Tas viss mūsu jaunākajā Amerikas sezonā. Sveiciens visiem no Miami! Jā, sveiciens jums no šīs saulainās Amerikas pilsētas Miami. Mēs esam 20 stundas lidojuši, lai nokļūtu šajā burvīgajā pilsētā. Un kamēr jūs baudat vai vienkārši skatāties mūsu Turcijas sērijas, mēs esam devušies šajieni filmēt atkal jaunu 3. sezonu. Bet Miami šoreiz nav mūsu galamērķis. Pēc 4 dienām mēs kāpsim uz kruīza kuģa. Jā, un ar šo kruīza kuģi mēs 9 dienas ceļosim pa Karību jūru, un visus šos piedzīvojumus jūs varēsiet redzēt jaunākajā ceļot bez robežām sezonā uzreiz pēc Turcijas sērijām. Mūsu lidojums aizņēma 20 stundas. Lidojām caur Stambulu un pēc Amerikas laika Miami ielidojām 7 no rīta. Mūs sagaidīt bija ieradies labs draugs Oļeks no Ukrainas, un, protams, vēlāk mēs noteikti ar viņu un viņa ģimene jūs arī iepazīstināsim. Oļeks mūs aizved uz viesnīcu, piereģistrējamies, noliekam somas un taisnā ceļā dodamies brokastīs. Mūsu pirmais rīts Amerikā iesākās jau ar tādu pārpratumu, nelielu kļūdu no mūsu puses, kas mums dārgi izmaksāja. Varbūt pie vainas tas garais lidojums, es nezinu, bet es jums izstāstīšu, lai jums arī tā negadās. Mēs jau kā pieraduši Eiropā, vienmēr viesnīcās ir brokastis iekļautas. Šī viesnīca nav lēta, kur mēs paliekam. Tā maksā dienā apmēram 300 eiro. Miami vispār ir dārga vieta un pats lētākais, ko šeit mēs varējām dabūt, kad mēs skatījāmies, kur palikt, apmēram 100 eiro maksā gultas vieta, 2 gultas vietas, tas būtu mums abiem hostelī. Nevis viesnīcā, bet hostelī. Un tātad šī viesnīca ir 300 eiro apmēram, un mēs atlidojam pulksten kaut kur 8 no rīta. Protams, ka mums gribās ēst brokastis, mēs pat taisno ejam uz brokastīm, mums iedod menu. Es tā uz ātro pastos cenas nav, tātad brokastis ir iekļautas. Nav jau pirmā reize, kad iedod menu, pēc kuras var izvēlēties, nevis tā kā zviedru galds. Mēs tur visu kaut ko sasūtam, un tagad pēdam, smuki, tur augļi un ogas un tā tālāk. Un ceļamies to galdu un iesim uz numuriņu, beidzot atpūsties. Viņi saka, pag, mēs jums atnesīsim rēķinu. Labi, atnes mums čeku $200. Tātad mēs brokastis pirmās Amerikā paēdām pat $200. Pēduši mūsu dārgākās brokastis, saprotam, ka turpmākās 4 dienas ēdīsim brokastis uz savu lielā balkonu ar fantastisku skatu uz Miami pilsētu. Un tā, mēs esam gudrāki šodien, un tad mēs aizbraucām uz veikalu, šo to nopirkām un ēdām šeit pat numuriņā. Viena laba lieta ir tā, ka viesnīcā lejā vienīgais var dabūt kafiju pa brīvu, un mēs nopirkām vienkārši maizi, sieru, gaļu, džemu, krēmsierus un jogurtu. Tas viss maksāja 30 eiro. Tas būs uz kādām pāris dienām, nevis 200. Vēl viena nianse. Pirmais, ka mēs atbraucām, mēs sapratām, ka mums ir jānopērk adapteri, jo šeit ir savādāki, es nezinu, kā sauc tie elektrības pieslēgšanās štekeri. Nopirkām vairākus adapterus, lai mēs varam visu lādēt. Un man līdz bija, piemēram, savs fēns, kurš nestrādāja uz Amerikas šitiem adapteriem, jo viņam trūks tā kā jauda. Tā kā nav vērts ņemt līdzi savus fēnus vai matu taisnotājus. Šie $200 par brokastīm pilnībā kliedēja mūsu sagurumu. Un pirmais, ko darām, izīrējam velosipēdus pie viesnīcas un dodamies nelielā izbraucienā. Mūsu pirmā iepazīšanās ar Miami notiek uz rīteņa, kamēr mēs gaidām tikšanos ar menedžeri viesnīcas, lai aprunātos par turpmākajiem mūsu plāniem šajā viesnīcā.
Mēs vēl noīrējām riteņus Zebrā. Ir tāda aplikācija Zebra. Pieej, noskanē, $10 stundā un brauc. Patreiz mēs esam uzņēmuši virzienu, gribam aizbraukt līdz izslavētajai Miami pludmalei. Coming from the soul to the top. Just got off the phone with my mama, yeah, she proud of me. This one for the ones who lost a vision, yeah, they died of me. This one for the ones who got on late, they been proud of me. But it's still the same ones in the frame. Pirmais, ko nevar nepamanīt un ar ko Amerika noteikti izceļās, tas ir lielās automašīnas un milzīgie džipi. To šeit ir tik daudz un viens par otru lielāks un skaļāks. South Beach rajons ir kļuvis par slavenāko un visvairāk apmeklētāko turisma galamērķi Miami. Gaišo smilšu pludmale ir aptuveni 4 km gara, un tā ir ļoti populāra atpūtas vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan iebraucējiem. South Beach ir arī slavena ar savu naktdzīvi. Šeit ir daudzi populāri klubi, bāri un restorāni, kas izklaidē lielos iebraucēju pūļus. Piecas minūtes ar riteni un esam tikuši līdz Miami Beach. Skatieties, nedrīkst apbižot turtles. Nu ko, labi, laiks iet skatīties, kāds tad ir tas super populārā Miami Beach, Miami pludmalē. Šī pludmale ir arī viena no slavenākajām filmēšanas vietām pasaulē. Tā ir redzēta daudzās filmās, piemēram Scarface, Miami Vice un Birdcage. Pludmale arī ir slavena ar savām krāsainajām glābēju būdiņām. Šīs mājiņas ir izveidotas, lai pievilinātu turistus uz pludmali un rādītu pilsētas moderno un inovatīvo pusi. Dažas no krāsainajām glābēju mājiņām tika uzbūvētas 1930. gadu beigās un 40. gadu sākumā, kad tika uzcelti daudzi citi art deko stilā būvēti ēku kompleksi. Glābēju mājiņas izceļas ar to krāsainajām fasādēm, kas iekļauj spilgtas krāsas, piemēram zilu, rozā, dzeltenu, oranžu un sarkanu. Glābēju mājiņas ir kļuvušas par South Beach simbolu, kas tās padara par populāru foto objektu turistiem. Sākumā diezgan skeptiski skatījāmies uz ideju braukt ar velosipēdiem, jo šī jau ir Amerika, un mēs nezinām, kāda šeit ir satiksme un kādas iespējas ir pārvietoties ar velo, bet beigās izrādījās, ka šī ir viena no labākajām pārvietošanās iespējām tieši šajā reģionā. Ocean Drive ir populārākā iela Miami South Beach. 2020. gadā šī iela kļuva par gājēju zonu ar ērtu velo ceļu. Ielas vienā pusē ir virkne ar restorāniem, bāriem un klubiem, bet gar otru pusi visā garumā stiepjas slavenais Lummus parks ar plašu pludmali un palmu alejām. Šis izrādās ir Versačes māja, kur mēs atbraucām ar velda riteņiem. Un šeit ir uztaisīts gan restorāns, gan viesnīca. Un te var ieiet iekšā arī vienkārši par naudu, apskatīties, nobildēt, nofilmēt. Filmā rādīja, ka šeit Versace iznākot ārā.
Iepazinuši ar velosipēdu tuvāko apkārtni, tagad varam jums parādīt viesnīcu, kurā dzīvosim turpmākās 4 dienas. Parādīšu jums arī kāds skaists skats paveras no mūsu viesnīcas balkona. Šeit lejā no mūsu balkona var redzēt, tur ar to koka jumtiņu, tur ir brokastu zona pie pašas ūdens malas. Protams, sauļošanās zona, baseinu, arī tādi privāti bungalo, kur atpūsties, un laivu piestātnes. Un, manuprāt, ja tu iedomājies, kāds varētu izskatīties Miami, tad tas, ko es šobrīd redzu man priekšā, tas ir tas, arī ar ko man tas asociētos. Viesnīca Mondrians South Beach ir luksusa klases viesnīca, kas atrodas tikai 5 minūšu braucienā no populārās pludmales. Un tā ir izcila atrašanās vieta, no kuras var baudīt neticamus skatus uz ūdeni un pilsētu. Viena no viesnīcas īpašajām vietām ir tās svaigi un moderni iekārtotais baseins, kas ir aprīkots ar saules sargiem un sauļošanās gultām. Viesnīcas interjeru dizains ir iedvesmots no holandiešu mākslinieka Pjotra Mondriāna modernisma stila, un tādēļ arī nosaukums ir Mondrian South Beach. Šī viesnīca ir piemērota izvēle tiem, kuri meklē greznu atpūtu Miami, vēlas baudīt unikālu interjeru un dizainu, atpazīstamu restorānu un skaistu skatu uz pilsētu. Tāpēc arī šī viesnīca ir populāra izvēle starp slavenībām un augsta līmeņa viesiem. Piemēram, šeit ir apmetušās tādas slavenības kā Kima Kardashiana, Dženifera Lopesa un Parisa Hiltona. Šodien mums ir pirmā diena šeit Amerikā, Miami. Ziniet, pirmā diena vienmēr ir tā pati grūtākā un tā smagākā. Jo mēs vēl īsti neesam sākuši visu filmēt. Mēs vēl īsti liekam apmēram to mājās, ko esam izdomājuši scenāriju, liekam to kopā ar to, kas šeit ir realitātē. Otrs šeit, atlidojot uz Ameriku, protams, ir 7 stundas mums starpība laika ziņā. Mēs naktī esam izgulējušies lidmašīnā. Jā, bet mēs 4 cēlāmies lidmašīnā. Bet īstenībā mēs lidojām ar Turkish Airlines. Bija ļoti ērti, deva ēst, varēja dzert visu laiku, deva visādus zeķes, pat deva čības, deva spilvenus, nu visu ko. Īstenībā izgulējāmies mēs diezgan labi, bet tik un tā mēs patreiz ejam kaut kur akal uz pludmali, kaut ko atrast paēst, bet mājās jau ir vēls vakars, visi iet čučēt. Mēs arī esam īstenībā diezgan tādi paguruši, nedaudz paguruši. Esam apmetušies South Beach, tas ir dienvidu pludmalē, kas skaitās South Beach. Tā arī saucās šitas rajons. Gandrīz Miami pašā centrā ar ļoti lielisku skatu no mūsu balkona. Un, protams, ir jāpasakās paldies kādam cilvēkam, kas mums ir šo viesnīcu sarunājis. Tā ir Agita, latviete, kas dzīvo šeit Amerikā. Mēs viņu īstenībā pat neesam satikuši, mēs esam ar viņu tikai sarakstījušies. Liels paldies, Agita, par šo lielisko viesnīcu. Protams, mēs arī tikko tikāmies ar menedžeri šīs viesnīcas un sarunājam, ko viņi grib, lai mēs uzfilmējam, ko viņi grib, lai mēs uzbildējam. Tā kā mēs rītā parīt pastrādāsim, bet šovakar vakarā mēs atbrauks pie mums un aizbrauksim iespējams, ka pie viņa ciemos, pie mana liela drauga Oļega no Ukrainas. Viņš ar visu ģimeni šeit dzīvo jau 2 gadus. Viņš šeit ir kārtīgi iedzīvojies jau, un viņš parādīs, kā viņš ir iekārtojies, ko viņš šeit dara. Iespējams, ka viņš parādīs arī kādas interesantas vietas, kur mēs aizbrauksim ar viņu kopā. Bet patreiz, jā, mēs iesim uz turieni pat uz pludmales to zonu, kur ir restorāni, veikali.
gribam paēst. Mēs pirmīt bijām ar riteņiem aizbraukuši, mēs tagad sapratām, kur ir jāiet, kur viss šeit atrodas. Tā kā iesim, uzēdīsim, nāksim apakaļ, zvanīsim Oļegam un kaut kur šovakar vēl aizbrauksim. Mums šodien galvenais ir izturēt līdz 10, 11, neaizmigties. Ar Leldi atradām vienu kebabu ēstuvi, turku kebabus uzēdīsim. Domājām, lēto izpruksim. Pat neuzprasījām, cik maksā, jo cenas nav. 2 porcijas un 1 padzēriens uz pusēm. Izmaksāja mums $44. Tūlītā mums atnesīs tās porcijas, mēs jums parādīsim. $44. Pašā lētākajā ieskrietuvē. Pašā lētākajā, jā. Varat apstīties, kā šeit izskatās aizmugurē. Re, kur Leldi sēž, skatieties, kā izskatās viņai aizmugurē. Jā, šādā ieskrietuvē $44. Tas ir Miami. Tad mēs ļoti ceram, ka Oļegs atbrauks, aizdīs mūsu kādu veikalu, jo viņš teica, drēbes un paika šeit maksāja ļoti lēti. Tad es gribu redzēt, kur viņš mums aizdīs, kur kaut kas maksās lēti. Porcijas jau ir ļoti labas un izskatās garšīgas un lielas, bet, sanāk, katra apmēram $20. Tas ir pašā lētākajā vietā. Pēc mūsu domām, kura izskatījās, ka te būs ļoti. Šeit nedrīkst atstāt neko, ja tu esi samaksājis $22 par porciju, tad nedrīkst atstāt neko te. Jāpēd viss līdz pēdējām, arī maizi klātnes, arī tas jāpēd. Vakaru pavadījām kopā ar Oļegu un viņa ģimeni. Pie vakariņu galda vienojāmies, ka kādu vakaru viņš izstāstīs kamerā, kā viņiem šeit klājas un kā ir dzīvot Miami. Milzīgs pluss, ka kādā no pasaules malām dzīvo draugi un paziņas, ir tas, ka mums nevajag plānot, kur doties, ko skatīt un izbaudīt. Mēs pilnībā paļaujamies viņu ieteikumiem un kopā braucam iepazīt pilsētu un apkārtni. Kamēr Oļegs mūs ved nezināmā virzienā, viņš arī paspēja izstāstīt dažādu informāciju par Miami un to rajoniem. Un uzzinām, ka salai, ko redzam no mūsu balkona, ir nosaukums Zvaigžņu sala, un uz tās dzīvo daudz zināmu un populāru slavenību, kā piemēram Enrique Iglesias, Šons Kombs, Šakils O'Neals un citi. Mūsu pirmā pieturvieta Miami ir Vinvuda. Šis rajons ir ļoti populārs ar grafiti. Šeit visas mājas ir nozīmēts ar grafiti. Ļoti skaisti, ļoti krāsaini. Šis ir kā tāds ārā muzejs, galerija. Un mēs tagad iesim apstaigāt un arī parādīsim jums šo krāšņumu. Miami Vinvuda rajons atrodas pilsētas ziemeļaustrumos un ir nosaukts par godu Martinam Vinvudam, kurš bija mūziķis, bet galvenokārt pazīstams ar savu aktieru karjeru. Šis rajons ir pazīstams ar saviem mākslinieciski izstrādātajiem grafiti un murāliem, kā arī ar savu mūsdienīgo dizainu. Vinvudas ielas ir mājvieta daudziem māksliniekiem, dizaineriem un kultūras uzņēmējiem, un šeit atrodas daudzas galerijas, muzeju un mākslas izstāžu telpas. Vinvuda rajons ir pazīstams arī ar savu mūzikas skatuvi, jo te notiek daudzi koncerti un mūzikas pasākumi. Šī skatuve ir uzņēmusi tādus pasaules slavenus māksliniekus kā piemēram Jimi Hendrix un Janisa Joplina. Turklāt Vinvuda ir kultūras daudzveidības centrs, kurā dzīvo daudz dažādu kultūru un etnisko grupu.
Kopumā Vinvuda ir populāra un dinamiska pilsētas daļa, kas ir pievilcīga gan vietējiem iedzīvotājiem, gan turistiem, kas meklē modernu, māksliniecisku un daudzveidīgu pieredzi. Pa ceļam ienācām tādā kā kafejnīcā, plus tāda kā galerija, muzejs un veikals. Šeit ir vecas mašīnas un ģitāras, un izrādās, ka to visu arī šeit var nopirkt. Tad pastīsimies cenas, piemēram, šis Ferrari maksā tā $430,000. Un šis Porsche, manuprāt, tas ir Porsche. Pastīsimies, cik viņš maksā. $255,000. Arī visas šīs ģitāras ir nopērkamas. Piemēram, šī ģitāra, kas tādā tīģeru ietērpā, ja? $759. Nu, nav nemazām tik traki. Šī tā 1599, nu tā kā ir dažādākas cenas. Piemēram, šis Porsche maksā $350,000. Nu, kuru lai es izvēlos, nevar izvēlēties. Ceļam ieraudzījām meksikāņu ēstuvi, un man tā sagribējās atkal sajust meksikāņu ēdienu. Mēs ienācām, kaut ko pasūtījām, gaidām tagad, ka mums atnesīs, bet šeit jau pēc interjera var redzēt, ka viss tāds baigi meksikānisks, un arī tā smarža jau, ko es atceros no Meksikas, es domāju, ka te būs labais. Pat labie rīcībā šajā rajonā ir savs stils un izskatās, ka katrs mākslinieks šeit ir atstājis savu parakstu. Pēc pusdienām izdomājām izbraukt par vēl vienu maziņu rajoniņu, saucās Mazā Havana. Un jā, tiešām Little Havana, Mazā Havana. Tiešām ir tāds mazas mājiņas. Nu, pavisam savādāks. Īstenībā nezināju, ka Miami var būt tik ļoti dažāds. Katrs tas rajoniņš tiešām ar kaut ko atšķirās. Tagad atved Oļegs mūs vēl uz tādu mazu pašu centru. Pastīsimies, kas šeit vēl ir interesants. Bet droši vien, ka te varētu braukt un skatīties daudz un dikti. Ja tikai tas laiciņš būtu tik daudz. Little Havana ir slavena ar savu kubiešu kultūru, mūziku, ēdienu un mākslu. Tas ir arī iecienīts turistu galamērķis, kur cilvēki var izbaudīt kubiešu un citu Latīņamerikas valstu kultūru un tradīcijas. Little Havana ir kultūras un vēsturiski nozīmīgs Miami rajons. Tas ir kubiešu izcelsmes, kā arī Centrālamerikas un Dienvidamerikas iedzīvotāju kopienu mājvieta.
Little Havana ir arī pazīstama ar daudziem kubiešu krogiem un restorāniem, kur var nobaudīt kubiešu ēdienu un dzert kubiešu kafiju vai slaveno mojito kokteili. Little Havana ir mājvieta arī dažiem slaveniem cilvēkiem. Šeit dzīvo dziedātāji Gloria Estefan un aktieris Andy Garcia, kuri abi ir kubiešu izcelsmes. Toca, Doni, habla. Colombiare, ajá. Ey, escucha cómo va. Suena mi tambor, cómo va. Y repítelo, papá. Rumbero, te estoy llamando ahora. Suena mi tambor, cómo va. Ay, qué rico los bailadores, te estoy llamando ahora. Ay, rumba, suena mi rumba, suénalo, mamá. Suena mi tambor, cómo va. Cigāra veikalā Kubas kafiju var, droši vien es tā domāju, ka tā ir Kubas kafija ar nogaršot. Vai garšīgās īstenībā, abas divas. Tāda riktīgi kafijas garšīga. Vienīgs nezinu, cik viņas stipras ir. Es 4 izdzeršu. Для моих друзей, дорогих, так как не курящие, это парфюм Куба с кусочка Кубы в Майами. Надеюсь на хорошие впечатления и воспоминания. Спасибо. Pēc ekskursijas pa pilsētu Oļegs mūs aizveda atpakaļ uz viesnīcu un vakaru mēs pavadām strādājot. Filmējam un bildējam vakariņas un dažādus kokteļus, ko iepriekšējā vakarā bijām sarunājuši ar viesnīcas menedžeri. Kad esam darbu padarījuši un apsēdušies pie galda, lai ieturētu vakariņas, izrādās viņi ir par mums aizmirsuši. Un visbeidzot mūsu vakariņu vieta ir netālu esošais Hesburgers. Šīs Amerikas sērijas un ceļojuma sērijas no Āfrikas, Meksikas, Maljorkas, Santorīnī, Slovākijas un citām valstīm skatieties mūsu YouTube kanālā Gold Barbell. Katra diena mums sākas uz balkona un katra diena mums arī beidzās uz balkona, jo skats, kas paveras uz pilsētu un uz šīm salām, ir pasakains. Un arī trešās dienas rīts nav izņēmums. Pēduši brokastis uz balkona, gaidam Oļegu un šodien dosimies ciemos pie viņa, lai uzfilmētu nelielu interviju. Bet pa ceļam viņš sola ievest apskatīties vēl dažas interesantas vietas, un viena no tām esot saistīta ar mūsu kopīgo sporta veidu. Es apmēram nojaušu, kur mēs brauksim, bet liekus jautājumus neuzdodu. Ar Oļegu atbraucām tagad uz Pludmali, kur ir Muscle Beach, kur cilvēki nāk trenējās, ir stieņi ar svariem, ir maisi, ir atspiesties. Ko tur daudz runāt, parādīs reiz. Miami Beach. Ir stieņi, ir svarbumbas, kanteles. Visi nodarbojās ar sportu. Rekura. Muscle Beach, Soul Beach. Sākās 7:30 no rīta atver un līdz pat saulrietam. Tā kā var nākt te Pludmalītē trenēties. Ideāli vispār, perfekta vieta. Atnāc, atrodi savu kādu stieni, svaru, pacelā, kaut ko padari. Nedaudz iesildījāmies CrossFit Pludmalē, tagad ejam tur, kur ir daudz trenažieri. Oļegs saka, tur varēsim nedaudz patrenēties vairāk trenažieros, bet šodien visu šī gāja iela, kur mēs vēl braucām ar riteņiem, šodien ir aizņemta, ir kaut kāds mākslas galerijas izstāde. Dažādi tirgotāji īstenībā var redzēt, kad ir būdiņās. Bet īstenībā viņiem tad dzīve ir forši, atnāc, uzspēlē volejbolu, patrenējies,
pasēž, pikniko, kas grib tie iet uz pludmali, pasauļojās, papeld. Un galvenais cauru gadu. Var gan sauļoties, gan peldēties. Pirms daudziem gadiem Oļegs ar ģimeni dzīvoja pie mums un kopā gatavojamies uz pasaules čempionātu. Tādēļ šis treniņš nav vienkārši laika pavadīšana, tas ir kas vairāk. Tās ir atmiņas un lieliskas sajūtas atkal kopā patrenēties. Izkustinājuši vecos kaulus, dodamies pie Oļega uz mājām, kur mūs gaida Oļega sieva Jūlija un meitiņa Milānija. Viņi patreiz dzīvo rajonā Hollandale Beach, blakus Miami Hollywoodai, un neskatoties uz to, ka dzīvo daudz dzīvokļu mājā, viņiem ir sava atpūtas zona pašā kanāla malā, ar baseinu, barbekju zonu, ar pīlītēm un pat vāverēm. Tuvojoties viņu rajonam, pa ceļam redzam greznas mājas un jahtas $100 miljonu vērtībā, bet tas šeit ir normāli, pierasta lieta, te taču ir Miami. Beidzot, mēs esam atbraukuši pie Oļega. Mēs 3 dienas jau ar viņu kaut kur braucam, kaut kur izbraucam, bet mēs jums, skatītāji, mēs neesam izstāstījuši, kas ir Oļegs, kā mēs ar viņu vispār esam iepazinušies. Un ir sagadījies tā, ka Oļegs dzīvo jau vairāk kā pusotru gadu šeit, Miami, un viņš ir vairākas reizes bijis pie mums mājās, viņš ir dzīvojis diezgan ilgi pie mums, mēs esam kopā trenējušies, mēs esam kopā atpūtušies, un tagad beidzot ir sanācis tā, kad mēs esam atbraukuši pie viņa. Viņš ir pats no Ukrainas, viņš ar visu ģimeni, ar 2 bērniem dzīvo jau šeit. Es domāju, nedaudz tagad, kamēr mēs cepsim šeit gaļu, piknikosim, mēs nedaudz parunāsim ar viņiem, kā viņi šeit ir nokļuvuši, kāpēc viņi ir uz šeit tieši izvēlējušies Miami un kā viņiem, protams, šeit klājās. Oļegs Baziļevičs ir viens no spēcīgākajiem atlētiem uz planētas, guļu spiešanas vingrinājumā. Viņš ir 15 reizes bijis pasaules čempions dažādās federācijās un 17 reizes labojis pasaules rekordus. Bet papildus tam, ka viņš ir pasaules elites atlēts, viņš ir arī lielisks draugs un kārtīgs ģimenes cilvēks. Pirmām kārtām, protams, es gribu pateikties Oļegam un Juļai par šo brīnišķīgo uzņemšanu, ka viņi mūs sagaidīja lidostā. Oļegs mūs izvadāja pa visu pilsētu. Milzīgs viņiem ir paldies. Un šis video būs nedaudz latviski, nedaudz krieviski, tādēļ, ka, protams, mums vajadzēs pārtulkot viņiem, lai viņi kaut ko saprast. Viņi ir daudz nodzīvojuši pie mums Latvijā, bet viņi, protams, tik daudz nesapratīs. Я сказал, что большое спасибо, что вы нас встретили, приняли и показали город. И вообще очень-очень большое спасибо вам. Почему выбрал именно Америку? Почему именно Майами? И как у тебя все случилось в жизни, что ты переехал с Украины сюда в Америку? Америка, потому что, не знаю, как там давняя мечта еще юности, молодости, именно мечтал Америка. Все, для меня было это что-то запредельное. Больше мечтал в Америке о Лос-Анджелесе, чем о Майами. Майами получилось так, как-то случайно, спонтанно, может быть. Были варианты Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами. Выбрали Майами, потому что Флорида именно всегда тепло, океан и весь климат, он
более расположил именно к тому, чтобы вот Он знает, что я люблю океан, в я тепле, люблю да, море, тепло, я люблю океан, тепло. да, хорошо, что Знал, куда детям мы здесь всегда живем тепло, вместе. детям было можно купаться круглый год, потому что вот океан у нас, пожалуйста, 5 Ну минут да. и мы на океане, купайся круглый год. Но вы Всё. оба решили сразу так, все, бросаем Я за все. мужем, куда муж, туда и я за ним Он всегда и был везде. главным, да, кто Да, придумал да. это все. Знаешь, была очень интересная история. Это изначально, когда мы только познакомились, он мне сказал: ты со мной поедешь в Америку, это моя мечта. Я говорю, конечно. Говорит, ну все, тогда мы Ну, это, строим свою да, семью. было еще... Он так все, Да. все с тобой каждый день обсуждал? Да. Или он так все придумал и тогда в один день сказал: милая, все, едем, В завтра один день едем. это когда был процесс, к примеру, документов. А вот сам процесс мечты, поедем и поедем и поедем. И, конечно, это были разговоры. Был такой это длительный была подготовительный мечта. период, когда я где-то понимал, что ну, я себя вижу больше в Америке. И я так потихоньку иногда закидывал какие-то там моменты вот, про Америку, там что-то мы говорим. Вот, я ее готовил как-то морально к тому, что надо мысленно понимать, что ну, это реально. И потихоньку я там изучал программы там разные, миграционные программы, и где жить, как работа, жилье, все вот эти вот тонкости. И потом, когда уже более-менее все складывалось уже в кубик, я уже говорю там конкретно, слушай, нам надо ну, что-то делать, потому что тут ну, не получается. Система и вся ситуация вообще в стране, все, что происходило, она не дает тех возможностей реализоваться и обеспечивать мне лично мою семью так, как бы я хотел. И я понимал, что вот в Америке ну, у меня будет больше шансов, по крайней мере, потому что ну, Америка страна возможностей, но это было опять-таки все слухи, разговоры, когда ну, реально ты попадаешь в эту систему, ты понимаешь, ну, насколько это в принципе сложно, но это реально. И тот труд, который ты прилагаешь на обеспечение своей семьи, здесь более оправдан, чем вот даже в Украине там, или в некоторых странах Европы. Поэтому я понимал, что для меня больше шансов дать что-то своей семье больше, чем я могу в Украине. Ну ты как спортсмен, ты уже побивал в Америке уже много раз. Да, я был много раз в Америке, поэтому... Но каждый раз такой, все, это моя, это Да, мое. да, это каждый мое. раз я когда прилетал в Америку, я понимал, что я дома, вот, я дышу свободно, мне вся нравится все, система, культура американская еда, где-то, ну, просторы, широты, размах, какие-то там размеры, там, траки, там, эти бургеры, ну, все, поездки, Природа сумасшедшая, природа, разнообразие просто разнообразно. нереально. То есть в Америке климат настолько разнообразен, что можно выбрать от там постоянного круглого лета до там нереальных заморозков, горы, пустыни, все что угодно. Это Поэтому мечта, да, я будущее, это цель объездить всю Америку. И Я просто понимал именно, что рассмотреть вот её Америка изнутри. это то, что я хочу, и где я себя вижу, и себя, и свою семью. Я понимал, что ну, у меня есть дети, мне надо им что-то дать, им надо обеспечить какое-то будущее, дать варианты, дать возможность тоже развиваться и в будущем реализоваться. Здесь они получат больше возможностей, больше шансов, чем там. Они могут в любой момент решить для себя, что вот им тут не нравится, они хотят Поехали вернуться обратно, куда да. угодно, да, пожалуйста. Но это будет в будущем, у них будет для этого возможность. Они Потому что рождены в Украине, конечно же, это их страна, и мы даем шанс, возможности попробовать еще что-то, сделать свои выводы, Да-да-да. но здесь вариантов развития, Я дочке спрашивал, конечно, я говорю, много, где лучше, в Украине много. или здесь? В Украине. Я говорю, почему? Там друзья. ну да, там Здесь друзья. много. Ей Так, я пока буду еще, да, жарить. очень язык, она еще привыкает, ей сложно, но чем больше мы здесь находимся, у нее много друзей появляется, и очень удивительно, когда девочка говорит на английском, Милаша говорит на украинском мове или на русском языке, и они друг друга понимают, то есть она уже в эту ходит колею общения, и ей уже легче. Но самое главное, когда я задаю ей вопрос в школе, как у тебя, все хорошо? Она говорит, все хорошо.
Все, мое сердце мамы, оно спокойно, она счастлива, ее все устраивает. Мы с Велдой говорили, мы представляем где-то через лет 10, например, как ваши дети уже устроились здесь. Вообще все друзья, тут уже школы, работа, все остальное. И к нам все приезжают, и мы будем жарить мясо, у нас будет барбекю, потому что... свой дом. Я уже говорил Олегу, я рассказывал, мы не скромные, когда у вас будет яхта и дом, мы можем, нам не надо комнату, мы можем на этой яхте спать. Ну как у тебя вообще первые дни, когда ты сюда приехала, ты тоже поняла, это мое? Первые дни были... Или такой шок был, что вообще не понимала? Было, я всем рассказывала об этом, и когда мне говорили, ты летишь, ты понимаешь, что ты летишь в Америку? Я говорю, нет, я лечу на Луну. Для меня казалось, Америка это что-то нереальное просто. А потом как-то приехала, смотрю, те же люди, все улыбаются, все приветливые, как-то вот такая взаимопомощь какая-то, и так тепло, и так хорошо, спокойно стало. Самое главное, семья рядом, муж когда рядом, все, я спокойна. И хорошо, и я очень быстро адаптировалась. Конечно же, как мне, как маме, как жене, как хозяйке нужно было адаптироваться к еде, магазины, все новое, но это все дело времени. Ну да, это проблемы быстро, были, пока мы нашли магазины, где есть продукты, которые нам более понятны или подходят, перепробовали там, то есть все определились. Могу сказать, нормально. Все есть, все продается, все можно найти. Любимая всеми гречка, селедка есть. Что еще надо? Картошку еще свою там такую. Все хорошо, да. Самое интересное разнообразие, когда доступная еда, которая для нас была в Украине, она там, вау, на Новый год, ананас, там здесь это все как круглый год, и клубника, арбуз, пожалуйста, круглый год. Да, как семечки. Все доступно, как семечки в Украине. Да, все в этом плане, все есть. Ну а какая, может, самая такая, самая трудная, может, еще сразу такое вспоминать, что за все это, когда вы приехали, вот до этого времени, что самое такое трудное было? Трудно это жилье и работа. Это самые два таких момента, которые, они сложные. Для меня, по крайней мере, это было намного сложнее, чем даже перелет сюда, чем организация этого всего, потому что надо было понимать, где жить. Мы жили, нас товарищ приютил на месяц, вот, мы у него в доме жили, но дальше, надо было куда-то переезжать и думать что-то дальше. Amerikas sezonas otrajā sērijā, kamēr turpināsim runāties ar mūsu draugiem no Ukrainas, aizlidosim ar dronu apskatīties Miami, Holivudas villas un varam tikai iztēloties, cik katra no tām maksā un kas tādās dzīvo. Bet drīz vien jau arī kāpsim uz kruīzu kuģa un izrādīsim jums, ar ko turpmākās 8 dienas kuģosim pa Karību jūru. Un ko darīt uz kruīzu kuģa dienās, kad nenokāpjam krastā. Par to visu un daudz ko citu jau nākamajā sērijā. Klausies! Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify.